netiks ieskaitīti tiesnešu lēmumu pieņemšanā. Kā tu komentētu šo situāciju šoneiz? Man grūti teikt, pēc manām domām, man liekas, kad uzvarēja Azerbaidžānas sportists, bet cīņa bija diezgan saspringta. Pēdējā raundā abi sportisti bija ļoti noguruši. Iespējams, ka nedaudz aktīvāks bija vācietis, kaut gan man likās, ka Azerbaidžāns ir precīzāks. Ja es tiesātu, es atdotu Azerbaidžānim, bet tiesā citi tiesneši, tādēļ mēs līdz skatīsimies 4. raundu. Tā ir vēl viena iespēja vācietim pārņemt iniciatīvu un šo cīņu tomēr uzvarēt. Redzēsim, protams, ka abi sportisti ir ļoti noguruši. Ekstra rauns. Jā, viss sākās faktiski no jauna. Viss principā sākās no jauna, tāpēc, ka pirmie 3 raundi vairs netiks ņemt vērā punktu tajos raundos. Tas notika, kad Azerbaidžāns izdarīja sitienu no pēc komandas. Acīm redzot, vāciešu sekundanti sportistam ir ieteikuši, paskaidrojuši, ka viņiem ir jāaktivizējās, jāpārņem iniciatīvu. Var redzēt, ka viņš to arī cenšas izdarīt. Bet tāpat kā iepriekšējā cīņā ir maz tikai uzbrukt un strādāt pa pirmo numuru. Svarīgi ir arī sist un vēl svarīgāk ir sist un slāpīt. Kas notiek šodien? Аплодисменты спортсменам. 4-й бой Канады Гран-при. Sitienu apmaiņu. Tagad gan, man liekas, ir ļoti līdzīgi šis 4. rauns. Uzvarētājs atgādiniet uz pusfinālā Latvijas lielās balsīs cīņā. Jā, ļoti līdzīgi cīņa. Uz šobrīd ļoti līdzīgi cīņa. Spēcīgs sitienu kreiso no sāna izlaiž Azerbaidžāns. Vēl viens spēcīgs labais. Jā, varētu būt, ka nedaudz daudzveidīgāks ir vāciešu sportists. Viņš daudzveidīgāk strādā tieši ar kājām. Осталось 30 секунд. Поддерживаем бойцов. Pusminūte. Bet vai tas viņam līdzēs šajā cīņā, ko mēs redzēsim jau mazāk kā pēc pusminūtes. Šobrīd cīņa ļoti līdzīga. Iniciatīva nav nevienam no sportistiem. Tomēr nedaudz aktīvāks, laikam, tomēr ir vācu sportists. Laiks. Cīņa beigusies, uzvarētāji vēl nezinām. Vēl 4 raundi, vislīdzvērtīgākā cīņa šovakar, pagaidām. Atgādinu, ka pusfinālā ir iekļuvis Sergejs Gurs no Baltkrievijas, Giedrs Frančkevičs no Lietuvas, tāpat kā viņa tautietis Mitāls Sakalovskis un 4. Viņi tūzinās. Jā, te jau bija cīņas beigas.
Аплодисменты спортсменам. 4 раунда. И после экстра раунда в этом бою победил. И в полуфинал Гран-при идет. The winner is Aziz Bakshaliev, Azerbaidžan! Uzvaru 4. raundā tiek piespriest Azerbaidžānas sportistam